Pārvākties uz Latgali un sākt saimniekot. Buntu ģimenei jau sen esot bijis sapnis par savas saimniecības attīstīšanu, bet tikai pēdējo gadu laikā tas realizējies. Tagad ģimene dzīvo Balvu novadā un jau 3. gadu audzē kaņepes. Daudz cilvēku pat nesaprot īstenībā to, ka kaņepe, tā jau nav narkotika. Industriālā kaņepe, viņa ļoti veselīgs augs ir. Viņu var izmantot no saknes līdz pašai galviņai. Reku pieņemsim, jā. Tur jau arī šķiedra. Tā ir šķiedra, viņa pēc tam var pārstrādāt un iznāk šķiedra. Bet ir, teiksim, tā ir dažādas šķirnes. Mēs vairāk tā kā uz sēklām, tāpēc viņas ir tik nelielas. Ka vairāk tā kā izietās uz tām sēklām. Bet, kā stāsta saimnieks, izskatās, ka šīs vasaras laikapstākļi būs ietekmējuši ražas apjomu. Šī sezona diezgan, līdz tā skatos, diezgan pašvaka būs. Es jau kā teicu to, ka mums ir daži iemetušies. Es pats neesmu pēc izglītības agronoms, bet mēs iztaisījām analīzes. It kā viss atbilda, bet šogad tādi apstākļi bija tad, kad vajadzēja viņai ieaugt, kad mēs viņu iesējam, viņai vajadzēja ieaugt, tad vajadzēja to bišķi to lietu. Tad bija liels sausums. Viņai bišķiņ, kā saka, neieķērās tai zemē tik labi. Un tagad tieši otrādi, tagad vajadzīgs ir saule, visu laiku lietas mums līst. Bet neskatoties uz to, produkcija tiks ražota, un tā buntu ģimenei ir ļoti dažāda. Mēs tad ražojam tās kaņepju sēklu tēju, vācam katru gadu. Šī tāda izstās ir mums kaņepju milti. Daži viņus sauc par proteīnu, bet es negribu bīsti piekrist viņiem, tāpēc, ka tie ir milti. Te mums tādas lopīdās sēklas ir, tās jau tas iekšā, piemēram, salīdzināmā. Viņas sanāk parastās sēklas, arī tās jau ir atlobītās. Mums ir tas aparāts, kas viņus atloba, un tad sanāk šitais jau tīrais tas proteīns. Tas tiešām arī kokteļos, salātos, vēl kaut ko, tas ir vienkārši, vēlreiz atkārtojos, fantāzijas slēdzes. Šās parastās grauzdētās. Šitien mums ir kur tāds rupja maltais ir. Tāds samalts. Tā mums ir kaņepu sviestiņš. Un tas ir tīrais 100%. Daudzi cilvēki viņi jaucē kopā ar citu sviestu, bet mēs pārdodam tikai 100% kaņepu sviestu. Darbs ir, grūts, teiksim tā, lai viņu uztaisīt dabūtu. Šitien mums ir diļu un kopā ar kaņepju maisījums tāds. Un arī var iz zupām, vēl ko mēs iz šašlikiem liekam klāt, iz zupām, tur arī. Bet viņš dod arī kaut kādu garšu? Garšu viņš iedod, jā. Viņš iedod un nedos to kaņepju garšu. Šitās ir tādas vienkārši sasmalcinātas mums ir. Šitā mums ir vannas, sieva nodarbojas vannas bumbas taisa ar kaņepju eļļu. Un šī vannas bumba, ja vannā iet, protams, viss tev ķermenis būs ļoti mīksts, bet daudz mums izmanto vienkārši sadala pa 4 daļiņām. Štajā te mērcē kājas, rokas, un viņas paliek uz nedēļu vienkārši mīkstas. Un galvenais produkts mums ir kaņepju eļļa. Un šitā. Bet interesanti, kādēļ saimnieki izvēlējās audzēt tieši kaņepes? Kaņepi īstenībā nav, ja es jau kā atkārtojos, tur nevajag ne ķīmijas, nekādas. Es lauku apstrādāju, es iesēju, un es būtībā tos 3 mēnešus gaidu, kad viņi izaugs. Pa to laiku mēs vācam tēņu, šķiedru savācam, savs dārs, protams, tādi darbi. Tā būtībā vienkārši gaida. Tad jā, kad tagad būs pēc kaut kur 2-3 nedēļām, jāvāc būs, tad jā, tad tā nedēļa nāksies pastrādāt, kombainu novākt, un tad līdz ar to attīrīt, iztīrīt, izkaltēt, tas process aizies. Pēc tam tā kaņepa sēkla arī var glabāties, viņai nekas tāds baigi kaut kādā atmosfēra viņai, lai viņi tur glabāt nav tā. Graudaugiem bija ļoti liela problēma, ja viņiem dabū mitrumu vēl, ko viņi sāk pēlēt, vēl, ko viņiem tās lielās cisternas, kaņepē tā nav. Un ja sākumā tas ģimenē bijis tikai hobijs un daudz darba procesi tika darīti ar rokām vai izmantojot paštaisītus darba instrumentus, tad tagad tiek strādāts pie ražošanas un pārstrādes attīstīšanas. Un nākotnē jau ir plāni par veikaliņa atvēršanu, ražošanas paplašināšanu un, protams, audzēšanas apjomu palielināšanu.